Šodien mēs esam Rīgas Olimpiskajā centrā, un šodien mums ir ļoti liels pasākums, rekordliels pasākums uz 500 bērniem pie 20 skolām. Mēs aicinām 1., 2., 3. klasi, lai viņi šodien izbauda visas tās puses ar bumbu, bez bumbas. Protams, būs futbolisti, kas jau trenējas, bet būs 90% tie, kas netrenējas. Un līdz ar to mēs ceram, ka ar tādā lielu pasākumu mēs dabūsim viņus iemīlēt futbolu, un tad viņi aizies viena no 30 pāri klubiem, kas Rīga pie Rīgas ir. Šodien te esmu treneru asistents, palīdzu te ar bērniem ņemties, dod viņiem uzdevumus un parūpēties par labu atmosfēru. Mums šodien ir zīmēšanas zona, mums ir sporta diena, ļoti daudz bērni piedalās. Mēs zīmējam šodien diplomu. Tas ir tās diplomas, ko bērni saņem pēc visam tām aktivitātēm. Pieredze ir, kā pareizi to visu darīt, vadīt, organizēt. Attīstībai arī daudz pieredzi var iedot no savas viedokļa, lai viņi uzlabotu arī kaut kādās turnīros un iet uz priekšu, lai saprastu, ka futbols nav viens, bet kā visi vienot komanda. Man nekur dzīvē nebija tādas pieredzes, jo grupas nāk bērnu ir daudz. Un tā ir visvērtīgākā pieredze, tieši kā strādāt ar bērniem. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, jo bērni var izklaidēties, var attīstīt savas prasmes un var iepazīties ar citiem skolēniem un arī iemācīties darboties gan patstāvīgi, gan komandā, gan arī citu skolu starpā. Un skolotājiem arī iepazīties, atpūsties un forši baudīt laiku. Grūtākais kārtība, disciplīna. Tas tomēr ir svarīgākais, ja bērnam grib kaut ko iemācīt, tad ir svarīgi, lai tas bērns klausās un skatās un redz, ko treneris rāda. Ja tas nav, tad viņš tur skatās, putiņš aizlido, tādā brīdī neko neiemācīs, viņš uz tevi nav koncentrējies. Un arī caur šo futbolu bērniem ir prieks un gandrīz par to, ko viņi var paveikt. Tā kā es domāju, ka futbols ir brīnišķīga lieta, un es ceru, ka šādi pasākumi būs arvien vairāk. Zobu pastu, lunchbox. Ko var viņi darīt? Maču to kas? Ēdīšu. Mums ļoti patika šis pasākums, jo šeit daudz treniņa. Mums visvairāk patika futbola stacijā. Svarīgi bērniem ir pavadīt laiku vienam ar otru, klasēm apvienoties. Draudzību kaut kādu stingrāk varbūt nodibināt vienam ar otru. Kas varbūt labāks, kā atnākt un uzspēlēt futbolu kopā ar saviem klasbiedriem? Ļoti svarīgi, pat vajadzētu katrā sporta veidā kaut ko līdzīgi darīt, lai tad bērns var labāk saprast to sporta veidu un vispārīgi sadraudzēties vairāk ar saviem draugiem, ar citiem draugiem un vispārīgi labi pavadīt laiku.